Sveiki, mani sauc Aigars, un jūs esat BSF Latvija YouTube kanālā par darba aizsardzību. Un šodien faktiski par tādu lietu kā drošu nazi. Faktiski vienkārša lieta, bet 99% gadījumā uzņēmumos ir bēdīgi ar šo jautājumu. Principā nāzi, teiksim, pakošanas vai izpakošanas darbiem mums ir izvēle. Mēs varam izvēlēties lielāko daļu, kā jau es teicu, mēs izvēlamies to saucamo papīra nāzi, tāds viņš izskatās, un šis ir faktiski 99% uzņēmumos. Pastīsimies. Tālāk, protams, mums ir izvēle. Es iekopēju dažus no variantiem. Katram no tā ir kaut kāda sava veida pielietošana, bet tur jau ir kaut kāda feature, kāpēc viņi maksā nedaudz dārgāk. Bet mēs zinām, ka tas, kurš ir skops, maksā divreiz. Attiecīgi, protams, lētās lietas dara kaut ko labāk, varbūt tās, es nezinu, vai ātrāk, protams, jo es domāju, ka ar speciāliem dažiem lietas var izdarīt ātrāk, bet, viņi, protams, ir pieejamāki. Tātad skatāmies. Tātad mums ir šis te papīra saucamais nazis, tā viņš arī ikdienā tiek saukts. Lēts, protams, ne drošs, un atceramies, ka principā tas ir kartona vai papīra griešanai. Tāds ir viņa galvenā funkcija. Jā? Mēs, protams, viņu tagad tur izmantojam visam kam citam. Viena tā problēma, kā tiek sagriezts materiāls dziļumā, un man ir bijuši gadījumi, ka es redzu, ka, teiksim, lielveikalos laiku pa laikam griežot iepakojumu, cilvēki ne tikai sagriež iepakojumu, iepakojumu to pamat iepakojumu, ar ko ir, bet, teiksim, tās varētu būt, teiksim, 4 vai 6 šīs te lielās plastikāta pudeles, tad ne tikai to, kas ir apkārt šo te plēvi, kurās viņas ir iekausētas, bet arī pašu materiālu, kurā ir vai limonāde vai alus, jā, un attiecīgi pagriež, un tad visu grīda ir smaržīga vai lipīga un tam līdzīgi. Tas ir viena lieta, arī ja mēs viņus noregulējam it kā dziļumā un neliekam ļoti daudz ārā šo te asmeni, vienalga viņš ir pietiekoši ass, protams, lai sagrieztu visu, kas gadās viņa ceļā. Tas pats attiecās arī uz tiem materiāliem, kas attiecās ir mūsu kastēs iekšā. Ja? Tātad var gadīties situācija, ka mēs griežot vaļā kastī, arī sagriežam šo te, un tas jau ir mūsu atbildība. Otra problēma, protams, kā sagriežam pirkstus, un ir bijuši, un es esmu saskāries ar cilvēkiem, kur ātri griežot, noliek roku nedaudz blakām un ātri žika velkot, jā, pārvalk savām pirkstam pāri, un roku gals ir nost, un asins ir, un nelaimes gadījums darbā. Šeit ir viens no variantiem, ja šis ir tā saucamiem atpakošanas darbiem, ja tātad pagriežam plēvi, viņi asmeņi ir iekšā, vienā gadījumā tas aparāts ir nedaudz vienkāršāks, neergonomiskāks, es varu teikt, šeit jau ir rokturīts un vieglāk, attiecīgi nebūs noslodze lokāliem muskuļiem, tad šeit, kur veidojas karpālais kanāla sindroms, jā, bet, protams, ka viņam ir viena problēma un lielākoties visiem šiem te speciāliem nažiem viena problēma, ka viņi nav universālie naži, tātad noteiktu darbu mēs ar viņu varam veikt, bet ne visus darbus. Nākamais tātad ir šāds, ļoti līdzīgs, attiecīgi šeit pat apakšā ir uzlikts, ka nevar ielikt un līdz asmenim netiek ar to, bet šeit ir tāds asmenīts ārā. Ja mēs ievērojam, tad šim te nazim ar šo arī ir jābūt uzmanīgi, jo viņiem ir 3 vietās šis te nazis, tādas austiņas 2 un iekšpusē ir pats nazis. Līdz ar to tie ir domāti atpakošanai, viņi gan ir tādi ne tik asi kā šis te papīra nazis, lai ja tiešām mēs izbraucam cauri kartonam, ja, jo viņš ir apmēram kartona biezumā, tā viņš ir apmēram uztaisīts, ja, tad šie te 2, maksimāli 3 mm doma, kad pārplēšam, rupi sakot, vai pagriežam kartonu, bet īsti dziļumā negriežam, ja, tad viņš tam ir paredzēts. Un, protams, pats tur, kur ir vajadzīgs daudz dziļāk, tāpēc ir šīs te, tas izlocījums augšā, viņš ir varbūt nedaudz profesionālāks, apakšā kā paraugu, iekopēja tādu nedaudz vienkāršāku, bet ideja, ka pirkstus mēs tur iebāzt nevaram, viņus, teiksim, no iekšpuses arī sagriezt nevaram. Bet, protams, ka tas nav universāls nazis, visiem darbiem tas īsti nebūs.
Un šeit vēl viens nāzis stipri līdzīgs iepriekšējiem, tikai ar šo te uz abām pusēm. Viens tātad uz apakšējais attēls, tātad uz vienu pusi, augšējais ir uz abām pusēm un līdzīgs stāsts, tātad arī atvēršanai, iepakojumu atvēršanai, griešanai, bet viņš nav universāls nāzis. Bet, protams, ka viņi ir drošāki un, jā, attiecīgi, šeit ir daži, ir vēl citi bišķiņi specifiskāki naži. Izvēle mūsdienās ir, ja ir galvas pleciem, ir vēlme rūpēties par darbinieku drošību, var atrast arī iepakošanai un izpakošanai pietiekoši drošus nažus, lai visi nesagrieztu arī savus pirkstus. Lai mums forša dzīve, drošā darbā!